Bija tāds lepns automobīļu zīmols Infiniti. Ja nemaldos, tas bija Āzijas un Amerikas tirguma domātais Nissan. Šeit plauktā, protams, amerikāņu Nissani nav sakrāmēti, bet mēs ar Edgaru labi zinām, ka Infiniti ir kaut kas labs. Bet tas ir kaut kas pilnīgi jauns, tāpēc tu jau zini, es ne, kāpēc tev tāds ir un kas tas ir un ar ko kopā to ēd. Jā, tas ir tā kā absolūts jaunums mūsu sortimentā. Tātad autoķīmija padziļinātai autokopšanai, profesionāla ķīmija. Padziļināta autokopšana ir tas, ko visi sauc par detailingu. Jā, tieši tā. Tā kā mums sortimentā jau līdz šim ir bijis šāda veida produkti, ja, bet šis varbūt ir tāds īpašs un varbūt speciāli orientēts uz to. Ja. Īpaši ķīmija, īpaši izstrādāta. Tas nav tā, ka varbūt, iespējams citi zīmoli dara tā, ka to pašu ķīmiju sapilda citās burciņās. Un tagad tu vari čakarēties ar mazo otiņu. Reku tev tur it kā detailings, jā. Uzliek jaunu etiķetu un viss ir. Nē, šeit ir speciāli izstrādāta ķīmija, respektīvi zīmols, kas nāk no Anglijas. Jā, tāds zīmols, kas ir radies tieši un tikai šādas ķīmijas ražošanai un piedāvāšanai Anglijas tirgu. Šobrīd šis zīmols ir pārgājis mums visiem labi zināmā Tetrusil koncerna īpašumā. Kurā ir pārgājis beidzot jau viss, vai ne? Gandrīz. Tur ir daudz dažādas lietas. Viņi daudz dažādas uzņēmumus ir pārpirkuši un pēdējais, ko ir iegādājušies, ir tieši Infiniti Wax. Agrāk tas bija pats par sevi. Agrāk tas bija pats par sevi, šobrīd tas ir zem Tetrusila, zem Karplana, jā, un attiecīgi tad mums ir iespēja viņu piedāvāt arī Latvijas tirgū. Tas ir kaut kas pilnīgi pretstatā, piemēram, mums tik labi pazīstamam Dēmonam, kur ir liela pudele, fiks, kaut ko uzšpricēja, kaut ko noskalo un brauc tālāk, jo viss jau ir izdarīts. Jā. Šeit tā tā, ka tu vari pavadīt garos vasaras vakarus, nesteidzoties. Ja? Tieši tā, jā, šeit tās ķīmijas ir ļoti, tādas specifiskas, viņas ir paredzēts kaut kādam vienam konkrētam uzdevumam, šauram. Tur nebūs tā, ka ar vienu ķīmiju jūs varēsiet izdarīt visu. Pilnīgi noteikti nē, tas tāda viena konkrēta lieta, viens solis, tad ir jāņem nākošā ķīmija, nākošais solis, nākošā ķīmija, nākošais solis, un tā, kamēr jūs to mašīnu no attīrīšanas līdz uzklāšanai novediet līdz pilnam efektam. Cik es saprotu, te kaut vai elementāra virsbūvē ir neskaitām dažādi veidi, tā saucamā keramika vai spīduma pārklājumi un vēl tur tas hidrofobais pārklājums. Un šis ir vispār unikāls tādas, vispār nebija nojauts, ka dabā varētu eksistēt maz, bet toties kāds. Ir, jā, tā kā ķīmija ir interesanta, tā ir tā kā keramika, ko var uznest ar putu pistoli. Pātro, it kā pātro no vienas puses, bet jāatcerās, ka līdz tā uznešanai tā mašīna jāsagatavo. Aha, tā ding, un tad tieši tā, jā. Kaut vai tāda lieta, kā šampūns, ar ko var visus iepriekšējos slāņus noņemt nost, lai tā virsma, uz kuru jūs sākiet apstrādāt, ir pilnīgi tīra un bez nekādiem blakus tur ķīmijām un tam līdzīgi. Jā. Tā kā šeit ir pilna gāma, lai to mašīnu attīrītu, savestu kārtībā un pārklātu, bez tam brauktu. Ilgi un laimīgi. Gan no iekšas, gan no āras. Visam, protams, jā. Mums kā vienmēr mēs neesam paņēmuši, protams, visu gāmu, jo tur tās pudelītes tur ir... Tur nav soļi, bet tur ir solīši. Solīši tur ir ļoti daudz, jā, bet tādas galvenās un paši nepieciešamākās, un kas mums likās, tā kā varētu būt aktuāls mūsu tā kā pircējiem un auto īpašniekiem, tad tie te ir. Es domāju, ka visam vajadzētu būt ļoti, ļoti labi, ļoti kvalitatīvi un rezultāts vienkārši perfekts. Super! Pagaidām jūs variet nākt šurp uz jebkuru Autoduāls veikalu,
izpētīt, iepazīties, apskatīties. Savukārt es neatsiešos no Edgara, un viņš mums kopā ar jums izstāstīs par katru no šī te atsevišķi, iespējams parādīs, vēlams uz manas automašīnas, un tad jau mēs zināsim, kas ir kas.